Šodien raidījumā Zaļās domāšanas skola. Kā atvieglot sajūtas tiem, kuriem ir kāju pēdu problēmas? Daktare Tereško zāļu tējas jūsu veselībai. Tīra vide, veselīga pārtika un pietiekams kustība daudzums ikdienā. Tie ir 3 baušļi, uz kuriem balstās cilvēku veselība. Lai to pieņemtu par dzīves normu, jāsāk mācīties jau no mazotnes. Tāpat jau no pirmajām klasītēm bērniem nepieciešams iemācīt rūpēties par dabu. Lauku bērniem varbūt to saprast vieglāk, bet kā tas ir pilsētvides skolās? Labs piemērs tam ir Ziepniekalna sākuma skola, kur 2003. gadā sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu tika izveidota ekoskola, kas šogad jau 6. reizi saņēma augstāko starptautisko novērtējumu – zaļo karogu. Pašreiz šeit zinības gūst vairāk kā 300 audzēkņu. Kāda ir skolas mācību programma? Ekoskola nozīmē to, ka pastiprināti gan skolēniem, skolotājiem, vecākiem sabiedrība tiek pievērsta vides izglītībai. Un mūsu mērķis ir ekoskolai tieši pievērsties kā šīs vides izglītības problēmām pilsētvidē. Un tāpēc arī mums ir kā viena mācību stunda, arī ir visās klasēs ekostunda. Mums ir izstrādāta arī sava ekostundu programma, pēc kuras skolēni un skolotāji šajā stundā strādā. Un, protams, notiek dažādas ārpusstundu aktivitātes. Šeit mums mācās, tātad mums ir sākuma skola no 1. līdz 6. klasē. Mums ir arī 2 klašu komplekti, tātad 12 klašu komplekti, un arī vēl 5-6 gadīgo mācību grupa pie mums arī pirms skolas. Jau ienākot skolā pārsteidz tāda mājīguma sajūta. Daudzie telpaugi, ziemas dārzs, arī tie ir izzināšanas objekti ekostundās. Bet pusdienās uz galda mūsu pašu Latvijas zemnieku izaudzētais. Tāpat, lai rūpētos par bērnu veselību, ja vien laika apstākļi to atļauj, starpbrīžus bērni pavada ārā svaigā gaisā. Lai nu pārējās Rīgas skolas seko piemēram. Mēs tā mēģinām būt tā kā centrs šajām pilsētvides skolām, un līdz ar to arī vides izglītības fonds, šie darbinieki, mūsu koordinātori, ja ir kādi viesi, mums katru gadu nāk, gan ir bijuši starptautiski, gan no Francijas pat vides izglītības ministrs arī bijis šeit, arī, lai smeltos pieredzē. Visādā ziņā mēs šo te savu darbu popularizējam arī ārpus mūsu skolas sienām. Es vēlos pastāstīt par vēl vienu zaļo domāšanas veidu, kur īstenojam mūsu skolā. Uzsākot mācības pagājušajā mācību gadā, mūsu skola uzsāk arī dalību Mammas dabas vides, meža vides izglītības programmā. Startējām ar pietiekami labiem rezultātiem, jo savukārt 1. septembrī, uzsākot šo mācību gadu, skola ieguva Mammas dabas vēstniecības statusu. Ko tad mēs iepriekš darījām? Aizvadītajā mācību gadā mēs aktīvi pierādījām savas zināšanas un prasmes mīlestībā pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi. Mēs stādījām kociņus, sakopām apkārtējo vidi. Mūsu vides sakopšanas talkās piedalījās arī ļoti Latvijā populārais vīrs cūkmens. Tāpat mēs izlikām putnu būrīšus, piedalījāmies meža olimpiādē un apciemojām Mammas dabas objektus. Tādējādi mēs vispusīgi integrējām vides izglītību gan mūsu skolā, gan rajonā. Kāds tad ir mūsu šī gada uzdevums? Mūsu šī gada uzdevums kā vēstniecībai ir turpināt šo uzsākto darbu un popularizēt šo zaļo dzīvesveidu ne tikai mūsu vidē, ne tikai mūsu skolēnu vidē, skolēnu vecāku vidē, bet arī Rīgas pilsētā. Un ja mēs viens otram satiekoties jautājam šo jautājumu, kā iet vai kā klājas, tad pazīstot viens otru, mēs jau atbildam paldies, nevis paldies labi, bet paldies zaļi, jo zaļi. Tāds ir arī mūsu mērķis un tāds ir arī mūsu šī brīža uzdevums. Ko tu esi iemācījusies ekostundās? Kad ir ļoti slikti piesārņot Latvijas dabu, jo tāpēc mēs mācāmies ekoskolā, lai iemācītos to, ka bērniem nevajadzētu piesārņot Latvijas dabu, bet, ja nokritis papīrīt zemē, to pacelt augšā un izmest atkritumu grozā. Un kad Latvijas dabu vajadzētu pasaudzēt no citiem netīriem atkritumiem, kas piesārņo dabu.
Mēs arī iesaistījāmies projektā, ko organizē Māma Daba, un laimējām ekskursiju pa Latvijas dabu, kur apskatījām zirgus un putnus, un mums bija gids arī, kas mums to visu pastāstīja. Liela nozīme skolā tiek pievērsta arī sporta nodarbībām, kas pēc iespējas notiek ārā. Ko jūs labu darat fizkultūras stundās? Mēs spēlējam tautas bumbu, basketbolu, stafetes un dažādas rotaļas. Vai tev patīk sportot? Jā, ļoti. Vai tu nodarbojies arī kādā pulciņā ārpus fizkultūras stundām? Jā, mēs ziemās parasti ar ģimenes slidojam, slepojam, un tad vēl es ļoti daudz dejoju, man tas ļoti patīk. Vai jums fizkultūras stundas notiek tikai šeit zālē, vai jūs ejat arī ārā? Mēs ziemā esam zālē un pavasarī ārā. Un ko jūs darat ārā? Skrienam, spēlējam dažādas spēles. Katrai klasē 2 reizes nedēļā stundas, kā saka, mēģina tā, lai būtu sabalansēti pa nedēļas, lai nav viena pēc otras, bet visi nevar izdarīt, tāpēc, ka es viena pats šī skolā strādāju. Bet to mēs nodrošinām tagad ar sporta pulciņu, ko pēc stundām, kas ir otrdienās, ceturtdienās, tur man tad nāk tie bērni, kas ir ļoti aktīvi un kuriem vajag vēl papildus, jo viņiem sporta stundā visu klasi kopā slodzi sanāk pa maz. Un tāpēc un tad es strādāju vēl indāli. Ir indālais darbs, kur man ir bērni, kuriem vajag palīdzību, lai viņi varētu iekļauties vispār kopējā klases sastāvā optimālā līmenī. Ar ko bērni nodarbojas sporta pulciņā? Man tieši ir nosaukums sporta spēles, tāpēc, ka man pašai patīk viņas vadīt. Jā. Un pietiekoši priekš maziem bērniem man ir līmenis, lai es varētu viņiem iemācīt labā līmenī spēlēt gan basketbolu, gan florbolu, gan futbolu. Un ar ko mēs piedalāmies aizstāvot skolas godu Zemgales priekšpilsētas sacensībās, arī pilsētas mērogā. Un, ja izdodas, tad arī novadā. Kā saka, ja ir izcīnījuši vietu godā godu pilsētā, tad pēc tam arī, kā saka, novadā. Kā tev patīk fizkultūras stundu šajā skolā? Ka jāspēlē spēles, stafetes, jāskrien. Man patīk skriet. Vienkārši tad jau forma būs. Tad jau būs forma, spēks. Tad jau visu kaut ko varēs izdarīt. Vai tu arī nodarbojies ar kādu sporta veidu? Hokeju. Vai tu domā tādu, ka tu pieaugsi liels būt par profesionālu hokejistu? Jā, tas varēšu iemest goliņus vārtos un visu kaut ko. Daudzi šīs skolas bērni savu nākotni saista ar sportu, bet, protams, ir arī tādi bērni, kuru vecāki nevar samaksāt par sporta nodarbībām. Tad viņi pārsvarā laiku pavada pie datoriem vai televizora. Tas savukārt stipri ietekmē viņu fiziskās spējas. Līdz ar to veselību. Pirmais, kas ir visas veselības pamatā, tās ir kustības. Sākot no maza bērna līdz pat sirmā vecumam. Tāpēc mēs esam uzrakstījuši to grāmatu Skeles kustībā un veselība. Tur tie pamata principi tiek iestrādāti, bet visdrausmīgākais pie visām slimībām ir mazkustība, kas neārstē, bet vēl to slimību smagumu padziļina. Bet, lai cilvēks nesaslimtu, tātad kustības ir slimība profilaks. Un šogad ir bijis šis kongress ārzemēs, kas ir šo jautājumu apskatījis arī tādā globālā mērogā, un ārstiem iesaka tagad izrakstīt fizisko aktivitāšu recepts. Tātad, aiziet pie ārsta, jums vajadzētu uzprasīt, vai jūs variet dabūt šo recepti. Man ir tāda un tāda, teiksim, tur bronhiālāsma vai tas un tas, un pret to, vai jūs man variet ieteikt, cik man bieži jātrenējās, cik man bieži ir jākusts, kas man jādara un kādā ritmā. Un kas ir resnums, kas ir aptaukošanās, tā ir nekustīguma, mazkustīguma pazīme. Tātad es arī cīnījies 8. Saeimā, lai skolā ieviestu vismaz 3-4 stundu sporta